Ir fascinējoši vērot, kā ģimenes atvēr savu māju durvis un sirdis brīvprātīgajiem, kuri nerunā viņu valodā. Kā 3-gadnieks iemācās skaitīt līdz 10 angliski un tikai tad dzimtajā valodā. Šobrīd vādu pirmo Eiropas brīvprātīgā darba projektu Breiļos, kurā 2 meitenes no Vācijas un Nīderlandes gadu darbojas pirmajā Latgales vecāku dibinātajā skoliņā. Angļu valodas skoliņā no diskomforta un dažiem vārdiem mēneša laikā ir kļuvusi par neatņemamu un baudāmu ikdienas sastāvdaļu. Es arī gatavoju 5 jauniešus viņu pirmajai starptautiskajai jauniešu apmaiņai. Es vēroju viņu prasmes, aizrautību un pašpārliecinātību attīstamies. Savu Eiropas brīvprātīgā darba projektu es pavadīju Austrijā. Caur Erasmus Plus pieredzi esmu kļuvusi daudz komunikablāka un atvērtāka. Spēju uzdrošināties ieraudzīt un izmantot iespējas, ar atbildību pieņemt lēmumus un dot atpakaļ. Programma sniedz tev pieredzi, drosmi pieņemt izaicinājumus un ieviest inovācijas. Tas ir viens no dzinuļiem, lai padarītu vidi sev apkārt atvērtāku, iedvesmotos un iedvesmotu citus. Mana iedvesma un motivācija ir aha momenti, kuros es ieraugu pārmaiņas savā dzīvē un varu radīt tās citu cilvēku dzīvēs. Mirkļi, kad idejas, kuras mēs gūstam no jaunām vietām, cilvēkiem, pieredzēm, atrod savu vietu un jēgu mūsu ikdienā un vietējā sabiedrībā.